Man tiešām ir ļoti liels prieks šodien būt pie jums. Mani sauc Henrijs, esmu no Starptautisko Lietušo cilvēku apvienības. Man ir atsūtījuši šajieni, lai nodot jums lielu sveicienu tekstu un pateikt to, ka mēs jūs visus ļoti, ļoti mīlam. Gribētu jums novēlēt nekad nepadoties grūtībām un pārbaudījumiem, kas gadās mūsu dzīvē. Gribu pateikt to, ka es piedzimu sportiskā ģimenē, man tēvs bija PSRS vecākais treneris brīvajā cīņā. Tā kā es piedzimu jau, varētu teikt, trenežieru zālē, uz paklāja, sāku tur trenēties. Ļoti grūti ir tie pirmie soļi, tas pamats, kamēr viņus ieliek. Es vienkārši sāku simulēt, un tā visa simulācija beidzās ar to, ka ar aliņiem, ar alkoholu, ar pilnīgu izkrišanu ārā no sporta un beigās ar 17 kriminālu lietām. Bet 2003. gadā es satiku personīgi Jēzu Kristu kā savu glābēju, un viņš man atjaunoja. Es tagad no 2003. gada nodarbojos ļoti aktīvi profesionālā līmenī ar brīvo cīņu. Ir jau man vairākas medaļas, ir 3. vietas, daudz 2. 1. ir viena. Šodien, principā, atbraukt pie jums pienācās upurēt ar Olimpiskajām spēlēm Liepājā, bet viss ir ļoti brīnišķīgi. Es vienkārši pateicu to, ka nepadodieties grūtībām. Vienīgais, kam ir jēga padoties, tas ir Jēzus Kristus. Lai Dievs jūs sveitī. Paldies!